Esam ielidojuši Malagā. Tūliņ dosimies pie močiem. Atbraucām no lidostas līdz noliktavai un tagad gaidām, kad mums iedos mocītus. Varēsim beidzot gāzt. Atveda vienu mocīti, manu arī tikko atveda, tūlīt to Rolim atvedīs. 2 no 3 piešķīlās. Manējais piešķīlās, Rolim piešķīlās, Mārtiņam nepiešķīlās, Aķis pievīla. Tā, nu mums tagad nāk palīgā draugi no Spānijas iedarbināt moci. Mēģinājām te vadiņus aizvietot. Nekas nesanāca. Mums te tāds ļoti aktierisks pagadījās palīgs. Ok. ¡Oh, qué maravilla! Urā! ¡Oh, qué rico! Good. Mēs esam ieradušies Marokā. Tikām cauri Spānijai un tikām cauri arī robežām diezgan pat ātri. Šitien te man aizmugurē fonā ir redzama cese. Brīdi ceļojam otrās dienas rīts. Esam ieslēgti mājā, netiekam ārā. Gaidām jau kādu pusstundiņu. Cerams, ka kāds mums izliek. Pat taksi paņēma. Rāda uzmīgus sēnā. Un skrien, paskaties. Super, tiksim ārā. Tikām ārā no mūsu mājas. Tur aizmugurē mums ir jūra. Nē, bet okeāns. Tur kaut kur aizmugurē, tur ir mūsu garāžā, ir jau vaļā. Cerams, ka moča vēl būs. Otrās dienas brauciens. Ceļojam pa Āfriku. Esam šādā baigi interesantā vietiņā. Pilsētiņa, baigi stāvā kalnā. Esam piestājuši limonādi iedzert. Stājāmies, uzkāpām kalniņā. Te tāda lauksaimniecības ielē. Tāds kalniņš. Brum. Aiziet, braucam. Ceļojam pa Maroku. Šādi mums te ir skati. Šāda ainava. Ceļš priekšā rodas ar vārdiņu. Kā Marokā cilvēki peldās un mašīnas arī peldās. Piebrauc cik vien tuvu var. Skatieties, kas ir otrā pusē, kā viņi tusē visiem dzīvojās. Šitā te apmēram. Šitais te viņām ir etigo. Var noīrēt šitādu te un tajā tusēt. Esam piestājuši tirdziņā, ēstuvītē, tur paēst. Te mēs izvēlējāmies kādas ribiņas. Laiku mums te tūlīt sagatavos. Izceps uz grilu uzšmorēs. Braucam cauri tūkstnešiem un savannām un kalnainām ielējām. Ceļi ideāli. Viss superīgi nosvaltēts.
Bijām tur iebraukuši tur pie tām mājiņām, tur uzreiz vesels bērneļu bars netās virsū. Mēs uzreiz apgriezāmies mukām prom. Tā, nu tikai dažas dieniņas braucam, bet jau leci jūtās. Tā, nu es te sēžu. Viens tuksnesī ar mocīti. Es domājām iepērties iekšā tuksnesī ar mocīti. Protams, ka kritiens, protams, ka kāja atkal iespiesta zem moču, protams, ka koču pakāja. Nu neko. Tā, nu es te sēžu. Gaidu, kamēr atbrauksim pakaļ. Tā, nu man atbrauca pakaļ tagad savāca mani. Rekarols manu moci vada ārā no tuksneša. Braucam tagad uz kempingu. Tikām beidzot nometnē mūsu kempingā tuksnesī. Viņa jāklibo. Bet neko, ejam iekšā mūsu teltī. Pasīsimies, kas tur iekšā. Reku mums atnes vakariņas. Skatīsimies, kas mums būs vakariņās. Pilnīgi vārās vēl. Labs, ilgi gaidītais, ne? Izskatās labi. Šodien veicās pusdienas labas, vakariņas labas. Jā. Ūdens arī labs, alus nav. Sākās vakara programma. Muzikanti vairāk nekā skatītāji. Es, diemžēl, nevaru aiziet uz priekšu paskatīties, mēs savus kājas. Bet vakara programma ir sākusies, bungas skan, dziesmas dzied. Vai mums ar džipiņu ārā. Brauksim pie močiem. Un tepat arī kaut kur bija liktenīgais kritiens. غير انا مش ماشي اتغليت نسيت الغمانة هي كمان بقدر من بعد. Ko? Brauksim, mēģināsim uz moču sēsties šodien. Ai! Viņi bitīņi krašeni. Brauca sopris tikai pasauli. Jūsu komentārs? Ko? Kaut kas nav ar riepām, ja? Tā jau domā. Tagad iegājām 4x4 muzejā. Paskatīties, kādi ir bijuši 4x4 pirmsākumi. Sākās ar Fordiņu, kuram gan motors, gan šasija viss ir no Suzuki. Rekā te izpaudušies mehāniķi un konstruktori. Savienojuši divus džipus. Double džips saucās. Reku nekas nav zudībā gājis. Atlikums no viņa arī kopā savienots. Vienvietīgie.
Vakar neveiksmīgajā kritienā nolauzu arī šito bremžu ručku. Tad iebraucām workshopā vietējā un uzreiz ar pirmo atradām. Nu, ne gluži tādu pašu, bet savādāk. Bet vismaz der un strādā, tā kā viss normāli. Mazlietiņi ar gumiju ķūnings. Un viss iet atkal dziesmā. Varam braukt. Kāja mazlietiņi pulsē. Šodien ir lielie zābeki kājās. Tagad esam iebraukuši tādā tirdziņā piestājuši. Rols ar Mārtiņu aizgāja pastaigāties, apskatīt tirdziņu. Kādā vietā tās tāds kaut kas strādā, taisu dara. Hospital. Hospital, yes. You know where it is? We need hospital. Hospital, yes. Medicine. Turpinājām braukt šodien, tad vienā brīdī novilku nost zābaku un skatos, ka kājas sāku dzīvāka jau. Iepam pusi. Un tad nolēmām atbraukt uz slimnīcu. Tagad atrodos slimnīcā. Ienācām iekšā slimnīcā pie traumām. Te mūs diezgan ātri paņēma pretī. Uzreiz paskatījās, uzrakstīja kaut kādu lapu un tagad laikam gaidam uz rengeni. Tādi mums šeit pavērās skati pa ceļu braucot. Šī bija tā pilsētiņa, kur man izārstēja. Uztaisīja rengenu un iešpricēja šprice un iedeva vēl kaut kādas zālītes. Reku nāk arī tirgotāji uzreiz klāt. Kaut ko grib pārdot. Mēs pildam benzīnu. Vienmēr atnāk apkalpojošais un iepilda. Pašiem nemaz neļauj pildīties. Šeit tāda baigi iespaidīgā vietiņa. Ceļš starp divām klintīm. Aiz. Vēl viena lieliska diena ir aizvadīta Maroko. Tagad esam atbraukuši uz vienu mazu pilsētiņu Kalnu ielējā. Tikko pēdējais brauciens bija caur
baigi iespaidīgo ielai, kur bija beigākās klintis milzīgas, un tad tāda šaura brauktuvīte, kur mēs braucām cauri. Reku, šī ir mūsu pils, kur mēs esam atbraukuši. Reku, tepat ārā pie durvīm atstāsim kumeliņus, un tad dosimies iekšā. Te mums pa 26 eiro piedāvāja apmesties pa nakti ar vakariņām, brokastīm. Tepat vēl piedāvāšu napsu un vīnu. Jā, redzēsim, kas te sanāks. Reku mūsu māja. Reku mūsu istabiņa. Okay. What we will have today. Good. Droši vien vajadzīgs ir vairāk nekā 40 minūtes. Jā. Merci. Esam apstājušies, paskatīties, kāds mums vēl viens serpentīns te priekšā. Te aiziet tur. Baigā čūska, kamēr tiksim lejā. Braucam te pa tādu vietu, kur ik pa brīžam akmeņi nobiruši lejā, diezgan svaigi. Te no augšas visu laiku birst lejā. Tā ļoti prātīgi jābrauc. Tie visi nesen sabiruši. Tur tālāk ir mošē, no kuras nāk lūkšana tagad. Šādi skan ik pa laikam. Sākās kaut kur no 6 rītā. Nezinu, cik tos beidzās. Šeit mēs piestājām paēdām. Tās kājas. Tikko mums sacepa ribiņas mūsu kājas. Paēdām. Un te tāds tirdziņš starp kalniem. Tāda forša vietiņa. Nobraucām garām Marakešai, iekšā nebraucām Marakešā. Tās zemestrīces, tur ir baigi daudz telpas. Sataisīts dēļ saprukušajām mājām. Krāsveidā telpas. Šeit ir konkrēti ciematiņš viens, kur arī dažas mājas ir sabrukušas. Un viņām ir telpas uztaisīts par dzīvot. Nezinu, valdība vai kas nodrošina. Ar tām teltīm, tur pie Marakeša bija baigi daudz, bija vesels nometnes liels. Gan telts, gan konteineri sacelt, kur cilvēkiem apmesties. Un arī tenisa kortos un sporta laukumos bija salikts telts, kur skolniekiem iet skolā. Uztaisīts vesels skolas no teltīm. Tā kā iekšā mēs nebraucām, nobraucām tikai gar malu. Tātad mēs te braucam pa šādu ceļu, kur ir baigi daudz sabiruši arī akmeņi. Redzams, ka te ir arī zemestrīce gājis pāri.
Agadirā. Paņēmām visu klubu sev. Tā, ka vispār nevienu citu vairs te nelaiž iekšā. Vai ne? Kā, ka tāda izskatās. Apsargi un apkalpojošies personāls kādi 40 vismaz kopā. Tas ir Mārtiņš. Reku rolu. Baigi vairāk apmeklētāji arī nav. Viss klubs mūsējas. Tagad esam atnākuši uz Angļu klubiņu, English pub. Skan latviešu mūzikas. Atrodamies Agadīras sārfošanas nometnē. Vakar visu dienu mācījāmies spēlēt ar sērfingiem. Redz, cik daudz ar cilvēku, ja var redzēt šitie video. Viss ūdens pilns ar sērfotājiem. Kaut kā tā, man šodien kājas sāp, es šodien nesārfoju. Es tāpēc no malas papildēju. Var rekur aiziet rolas ar māku instruktoru. Uz bišķiņ lielākiem viņiem pamācīties. Tagad gar okeāna piekrasti braukājot, piestājām Tirdziņā. Un pat cik atrodamies jūras, ne okeāna tūmā, tad šeit beidzot ir visādi zivju ēdieni. Jūras ēdieni, kalmāri, garneles. Rekur pasūtījām, mums tagad gatavo 3 kalmārus, 3 dorotas un 3, aizmirst kā šauc, šitās 3 mazās zivtiņas. Rekatuļņās šeit mums uzgrilēs. Tad mēs varēsim ēst. Viss te tā ļoti vienkārši, ļoti dabiski, ļoti forši. Vakar 2 dienas nodzīvojām Agadīru. Tur mums bija sērfošanas nometne. Šodien esam nonākuši Kasablankā. Šādi te izskatās Kasablankas krasti. Tad tālāk aizmugurē ir pilsēta Kasablanka. Šeit konkrēti, kur mēs stāvam, ir kaut kāda bijušais armijas bāzes, kaut kāds nocietinājums kara laika. Šeit ir bāka. Šeit lejā tādas klintas iespaidīgas. Un okeāns un vieni. Kādā? No, kad tev vēl var dzīvēm pasvirāt 2 dienas, nav ievaldes mājās. Viens mājās neko. Kasablankā pie tā. Jā. Bet tas piesāks nosaukums kāds, ka man Kasablanka, tas tāds dzirdēts man
Galīgi nesaiet kopā, ka tas varētu būt kaut kādā veidā Marokā. Kasablankā. Jā, es arī mazliet. Amerikas kaut kā darīt. Atrodos Kasablankā. Vakar bijām pasvinēt manu ģimeni. Es izturēju 3 klubus, un tad es aizbraucu mājās gulēt, bet Džeki vēl palika ilgāk. Viņa līdz 6 rītā, laikam, notusēja. Šobrīd vēl guļ. Es esmu izgājis ārā, pastaigāties. Šitā te man aiz muguras iespaidīgā ēka ir vilciena stacija Kasablankas. Biju no rīta aizgājis uz barbershopu. Tur tāds barbershops ar spa 2 vienā. Tur seju galvu izmasēju un visu tur nofrizēju, matus bārdu. Tā bišķiņ var redzēt. Un tagad tās staigājos ārā pa pilsētu. Skatos, kāda ir Kasablanka. Esam uz kuģa un tūliņās brauksim prom no Āfrikas. Kuģis tūlīt atties no ostas. Tur aizmugurē. Tas ir Gibraltāra šaurums un tur ir Spānija. Maz tik tālu nav, var pat redzēt viņu. Saskatīt. Nu ko, esam beidzot atceļojuši līdz Latvijai. Tikko ielidojām lidostā Rīga. Paņēmām Citybī mašīnu. Un tagad mūsu kopīgais brauciens pēdējais trietā. Pēdējais punkts mūsu ceļojumā. Pāris vārdi, Roli. Kā patika, kas nepatika? Man liekas, viss baigi labi nebija. Neviena lieta, kas nepatika. Mārtiņ, Nevaru nepiekrīst, pilnīgi piekrītu Rolandam. kā saldumi? Saldumi? To mēs testēsim. Okay. Nu jā, tā kā viss ceļojums ir beidzies, bija brīnišķīgi, ekscelenti. Bija baigi iespaidīgi.